Kad tev kaut kas sāp, tu vari aiziet pie ārsta un pateikt, jā, man sāp celis, man sāp elkons vai roka, ja? Dakteris tur uzreiz tev tādu kreimiņu vai tur ziedītu ieziedīs un var labi. Bet tagad aizēj pie ārsta un saka, man te sāp dvēseli. Man pieņems aiziet. Man tur pamet, man mīļotā meiteni vai draudzeni, viņš atnāk kāds vīrs pie manis un sūdzās. Viņš saka, man te sāp. Viņš teica, un es nezinu, ko darīt. Viņš teica, es nevaru mieru atrast. Viņš teica, citi dzer. Viņš teica, es negribu dzert, bet es gribu, viņš teica, kaut kā tik no tā situācijas vaļā. Es teicu, lūdzam to kungu, es varu no Dieva Jēzus Kristus, es teicu par to situāciju. Pirmkārt, jau pirmās lūkšanas viņam ienāk miers. Un miers ir, kā vārds saka, ko pasauli nevar nopirkt ne par sudrabu, ne par zeltu. Bet mūsu kungs šo mieru dod saviem bērniem par baltu velti. Pirmkārt, viņš jau ar mieru, viņš jau, kas saka, saņem šo mieru, jo viņš atnāk, viņš pilnīgi liekas, viņš nevar saprast, vai viņš grib tēju, vai viņš grib kafiju, vai viņš grib ūdeni, viņš nevar saprast, viņš pat nevar nosēdēt, viņš nosēžās uz vienu beņķi, pēc minūtes viņš ir uz otru beņķi, ja? Tas ir nemieris iekšā, cilvēks ir izmisis. Un atkal tas ir tāds prieks, ka tu pēc lūkšanām, kas cilvēks nāk, paldies Dievam, viņš teica, ir atrisinājums.